Kāpums kriptovalūtas tirgū. Vakardien tiek pievienoti vairāk nekā 150 miljardi ASV dolāru tirgus kapitalizācija kriptovalūtai. Bitcoins izlauž 94 tūkstošus un turpina savu aptrendu. Svarīgi šobrīd nenokrist zem 88 tūkstošiem, lai nesalaustu šo aptrendu. Ja skatāmies, vakardien arī tika likvidēti, protams, traderi un tika likvidēti uz summu vairāk kā 287 miljoni ASV dolāru. Vakardien sudrabs uzrāda jaunu all-time high un sasniedz jaunu augstāko virsotni. 9 pēc Latvijas laika gaidām FOMC mītiņu Amerikā. Tātad procentu likuma samazinājums, kā jau vairāk kārt esmu minējis, visticamāk tiks mazināts par 25 bāzpunktiem. Un, protams, gaidām, ko teiks Federālā rezerve par šo aktīvu pirkšanu QE saucamo, un prognozes liecina, ka QE varētu sākties janvārī. Ieraksti komentārā, ko tu par to domā.